Ko darīsim, kad mašīnas spēs saprast, mācīties un izmantot savu intelektu tikpat labi kā mēs, cilvēki? Tas ir intriģējošs tuvākās nākotnes jautājums. Cilvēka līmeņa, jeb stiprais mākslīgais intelekts, ir joma, kas strauji attīstās un nepārtraukti no jauna nosaka savas robežas. Stipro mākslīgo intelektu raksturo tā plašās kognitīvās spējas. Atšķirībā no vāja vai šaura intelekta kolēģiem, kas paredzēti specifiskiem uzdevumiem, stiprais intelekts var lepoties ar spējām, kas aptver plašu uzdevumu loku. Tās ir līdzīgas mūsu, cilvēku, kognitīvajām spējām, kuras mēs izmantojam, lai risinātu jaunas problēmas, pielāgotos vidē un mācītos no pieredzes. No jaunajām sistēmām tiek sagaidīts, ka tās spēs pielāgoties un mācīties. Tas nozīmē, ka tās varēs sevi pilnveidot, izmantos pieredzi, pielāgosies jaunām situācijām un apgūs zināšanas, nebūdamas skaidri programmētas katram uzdevumam. Papildu šo jauno sistēmu aspekts ir to spēja vispārināt un izplatīt zināšanas savā vidē. Tās varēs izmantot zināšanas, kas iegūtas vienā jomā, līdzīgi kā mēs, cilvēki, pārnesam un izmantojam iegūtās zināšanas no vienas jomas citā. Stiprais intelekts ietvers arī autonomiju un lēmumu pieņemšanu. Šis autonomijas līmenis ļaus sistēmai pieņemt lēmumus un veikt uzdevumus bez cilvēka iejaukšanās, tostarp noteikt mērķus, izstrādāt plānus un veikt darbības, lai sasniegtu šos mērķus. Izpratne un argumentācija būs vēl viens svarīgs jaunā intelekta aspekts. Tas ietvers informācijas apstrādi un arī tās izpratni. Stiprais mākslīgais intelekts spēs izprast kontekstu, abstraktus jēdzienus un sarežģītas attiecības, kā arī izmantot šo izpratni argumentācijā un problēmu risināšanā. Dažas stiprā intelekta definīcijas ietvers arī apziņu un pašapziņu, bet tas ir sarežģīts un pagaidām spekulatīvs jautājums. Saskaņā ar šo viedokli stiprais intelekts ne tikai atdarinātu cilvēka intelektu, bet arī apzinātos sevi un savu darbību. Tā kā tiek sagaidīts, ka jaunās sistēmas veiks sarežģītus uzdevumus, tostarp miedarbosies ar cilvēkiem, to spēja iesaistīties ētiskā un morālā spriešanā kļūs ļoti svarīga. Šis aspekts ietvers lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā ētikas principus un sabiedrības normas. Visbeidzot, no stiprā intelekta tiks sagaidīta laba zināšanu integrācija. Tā nozīmēs spēju integrēt dažāda veida zināšanas un prasmes, sākot no ļoti vienkāršiem uzdevumiem un līdz pat ļoti sarežģītiem uzdevumiem. Būtībā tas būs mākslīgā intelekta līmenis, kas būs daudzpusīgs, pielāgojams un spējīgs mācīties līdzīgi kā cilvēks. Tas pārsniegs šauru mākslīgā intelekta sistēmu iespējas, kas aprobežojas ar konkrētiem uzdevumiem. Jaunā intelekta attīstība joprojām ir nozīmīgs izaicinājums, un tas ir nepārtrauktu pētījumu un diskusiju temats mākslīgā intelekta un kognitīvo zinātņu jomās. Tā ir mākslīgā vispārējā intelekta pasaule, aizraujošs ceļojums mākslīgā intelekta nākotnē. Iedomājieties pasauli, kurā mašīnas var veikt jebkuru intelektuālu uzdevumu, ko spēj veikt cilvēks. Cik tālu mēs esam no šāda laikmeta? Tā ir mākslīgā vispārējā intelekta sfēra, kas ir intriģējoša, tomēr grūti sasniedzama zinātnes attīstības robeža. Prognozes par stiprā intelekta ierašanos ir tikpat dažādas kā prāti, kas tās izdomā. Daži eksperti uzskata, ka tas parādīsies tuvāko gadu laikā, bet citi paredz, ka būs jāgaida gadsimts vai vairāk. Daži skeptiķi pat apšauba stiprā mākslīgā intelekta iespējamību. Ceļā uz to ir bijuši dažādi pavērsieni. Mēs esam guvuši ievērojamus panākumus tādās šaurās jomās kā valodas apstrāde, attēlu atpazīšana un spēļu spēlēšana, tomēr tās ir tikai lielākas mīklas daļas. Šīm sistēmām, kas ir pilnveidotas konkrētiem uzdevumiem, trūkst visaptverošas spriešanas spējas, kas raksturīga cilvēkiem. Lai sasniegtu vispārējo intelektu, mums ir jāveic fundamentāli atklājumi intelekta un apziņas izpratnē, un iespējams pat jāpaplašina mūsu apatūras spēju robežas. Stiprā intelekta potenciālie ieguvumi ir plaši un daudzveidīgi. Tas varētu automatizēt visdažādākās darba vietas, sākot ar fizisku darbu un beidzot ar augsta līmeņa garīgu darbu, tādējādi veicinot ekonomikas izaugsmi un produktivitāti. Tas varētu pātrināt zinātniskos pētījumus, veicinot straujākus atklājumus tik dažādās jomās kā medicīna un materiālzinātne. Stiprais intelekts varētu arī atrisināt dažas no pasaules sarežģītākajām problēmām, sākot no klimata pārmaiņām līdz piegādes ķēžu optimizācijai. Iedomājieties personīgos asistentus, kas varētu sniegt atbalstu ikdienas uzdevumu veikšanā, izglītībā vai veselības aprūpē.
vai arī tādus, kas veiktu cilvēkam pārāk bīstamus uzdevumus, piemēram, dziļjūras izpēti vai bīstamu materiālu apstrādi. Tomēr ceļā uz stipro intelektu netrūkst problēmu. Plaši izplatīta automatizācija var izraisīt ievērojamu darbavietu zudumu, ekonomisko nevienlīdzību un sociālos satricinājumus. Pastāv risks, ka jaunais intelekts var zaudēt kontroli un rīkoties cilvēcei kaitīgā veidā, ja to mērķi nesakritīs ar mūsu mērķiem. Bruņošanās potenciāls var izraisīt ģeopolitisku nestabilitāti. Privātums varētu tikt vēl vairāk apdraudēts, jo stiprais intelekts būtiski uzlabos datu apstrādes spējas. Ētikas dilemmas par tā tiesībām, apziņas būtību un to, kā izturēties pret šādām vienībām, arī varētu radīt būtiskas problēmas. Sliktākajā gadījumā nepareizi vai ļaunprātīgi orientēts mākslīgais intelekts var pat apdraudēt cilvēces pastāvēšanu. Tā attīstības grafiks joprojām ir neskaidrs. Potenciālie ieguvumi ir vilinoši, tomēr ar to saistītie riski ir nopietni. Daudzi pētnieki uzsver, cik svarīgi ir veikt drošus pētījumus, lai pārliecinātos, ka gadījumā, ja vispārējais mākslīgais intelekts tiek īstenots, tas nestu labumu cilvēcei, nevis apdraudētu to. Tomēr, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un jau šobrīd ārkārtīgi veiksmīgos mākslīgā intelekta sasniegumus, stiprais intelekts var būt daudz tuvāk, nekā mēs to iedomājamies. Tas noteikti mainīs mūsu dzīvi. Cerams uz labāku. Paldies, ka pievienojāties šai sarunai. Šī videoklipa scenāriju, balss sintēzi un montāžu, tostarp visu padziļināto analīzi un argumentāciju, pilnībā veica mākslīgais intelekts. Gandrīz bez cilvēka iejaukšanās, izņemot šo paziņojumu. Lūdzu, abonējiet, lai saņemtu jaunāko informāciju. Uz drīzu tikšanos!